mūsu raidieraksta politiskais stūrītis. Sveicināti mūsu biedri, un tad es varbūt šodien gribu iepazīstināt ar mūsu biedrības biedriem, dažiem biedriem, viņu ir vairāki, bet šeit ir tie, kas atrada iespēju atnākt, biedri, kurus gribētu īpaši izcelt, jo mūsu biedrībā aktīvi nav tikai mēs un Ilze, ja, bet ir arī vairāk biedri, kuri aktīvi piedalās arī pilsētas dzīvē, attīstībā, politikā, un šie ir cilvēki, kuri arī aktīvi kandidē no mūsu vidus dažādās partijās, pašvaldību vēlēšanās, tāpēc šodien gribēju sapulcēt un parunāties tīri par mūsu biedrību, apkaimi, par kā mēs varētu savu pusi attīstīt pilsētā. Un tāpēc es gribētu iepazīstināt, mums ir Eduards Grigorjevs. Labdien. Visiem labi zināmā Ilze Stīpniece. Sveiki. Kitī Kiril. Sveiki. Mēs ar Kitī esam kopā mācījušies, starp citu var palielīties. Inna Larionova. Labdien. Šie cilvēki pārstāv dažādas partijas. Šobrīd neiedziļināsimies partiju programmās un politiskajos uzstādījumos tā tālāk. Vairāk parunāsim par mums, kā pa apkaimes biedrību Jelgavas līnijas. Man tāds pirmais jautājums tā pa vienam laidīsim atbildēt. Tas pirmais jautājums tāds, kā jūs vispār skatāties uz tādu juridisku formējumu kā biedrība, apkaimes biedrība, un vai tam ir vispār kāda jēga, skatoties uz mūsu tām līniju štelītēm? Jā, es uzskatu, ka šāda veida apkaime apvienība principā ir ļoti liels spēks un šādām biedrībām ir liels potenciāls. Jo, kā zināms, viens nav cīnītājs. Tātad vienu ideju apvienot tādā organizācijā, šādi cilvēki ar šādām savām vēlmēm spēj darīt daudz labas lietas. Ja? Un ne tikai ģenerēt idejas, bet arī reāli viņas realizēt dzīvē. Ilze, kā tev liekas, kā apkaimes biedrība ir laba lieta vai nav? Tu zini, ka viņa mums tapa tāpēc, ka ir problēma. Cilvēks ir bijis viens, kurš mēģinājis to risināt. Tad, kad es pārcēlos dzīvot uz līnijām, un kad es sapratu, ka ir problēma un sāku taujāt kaimiņus, kaimiņi pirmkārt ir ļoti neaktīvi, un tas man tā kā radīja bažu, jo no manas iepriekšējās ilglaicīgās dzīvošanas ārpus Latvijas, kur parasti kaimiņi ir tādi ļoti aktīvi un vienmēr nāk tālāk, ka ir kaut kāda problēma vai kāda svētki jāsvin, un kad tās mazās apkaimes arī pilsētā, kurā es iepriekš dzīvoju, bija ļoti aktīvas. Mēs pat, patiesībā tā bija ļoti interesanta situācija, mēs pat vācām naudu, lai apkaime norganizētu, ka mums atbrauc un nopļauja zāli regulāri. Tam nebija nekāda vispār sakara ar pilsētu. Un tad šajā momentā, protams, es sapratu, ka man vajag gaismu. Es jautāju kaimiņiem. Kaimiņi izrādās jau gadiem raksta pa vienam vēstuli. Tad es sāku meklēt, kur ir problēma, kāpēc neviens nepalīdz viņiem to gaismu realizēt. Un izrādās, ka ir pavisam citas problēmas. Un tad, protams, man apstāstīja to situāciju, kā pareizi ir jārīkojas, un tāpēc es atradu tevi. Un tāpēc mēs dibinājām šo biedrību, lai mēs kopā varam risināt, izrādās tik daudz problēmas mūsu mazajā apkaimē. Un ja mums nav maza apkaime, mums ir liela apkaime, bet es domāju, viens pilsētas stūrītis, un kas notiek tad citos stūros? Es domāju, ka tur arī ir nopietnas vajadzības, problēmas, un arī svētki jāsvin kopā. Jā, biedrība izveidošana viennozīmīgi ir apsveicams moments mūsu līnijās. Mēs viennozīmīgi esam priecīgi, ka mums ir tādi aktīvisti, kas to ir izdarījuši. Ja runājam, kāda tā ir tāda jēga vai tam ir jēga, tad noteikti ir un liela. Protams, tādā pašā sākumā jau tas, kas notiek, pieņemsim tādā biedrības līnija čatā, WhatsApp grupā, ir tādas primitīvās, ātrās ikdienas lietas, pazudis suns, pazudis kaķis, atrasts dokuments un tā tālāk, kas notiek ļoti ātri. Un
arī daudz jautājumu notiek atrisināt ātri, tad parādās šīs iedzīvotāju problēmas, ko, kā jau kolēģis saka, ka pa vienam vai nu risina, vai nerisina, vai nezinu ceļu. Mēs tur esam arī padiskutējuši, ka vienkārši gaida cilvēki kaut kur kāds risinās no malas, ko reāli tu pats varētu paņemt telefonu un noskaidrot. Un ir tā sajūta, kad arī pēc tādiem dažādiem šādām diskusijām, dialogiem, kad cilvēki tā kā baidās paši rīkoties, vajag to aizmuguri, kas tev tā kā palīdz. Jā, un tad tu esi drošāks. Protams, kopā ir drošāk, viennozīmīgi. Ja neies pareizes nelidoja. Jā. Nu, lūk, un tad, ja mēs skatāmies, mēs esam arī diezgan daudz diskusijas. Mums ir partijā runātas par to, ka biedrības ir tiešām tāds fantastisks veids, kā tilts starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Un tas vidutājs, jo groz kā grib, mums ir bieži vien vajadzīgs šis vidutājs, kuram ir šis spēks, kurš skaidro, kas vēl ir tas, kas starp mums ir ļoti daudz zinātāji. Ja mēs paskatāmies diskusiju, tad, piemēram, bieži vien cilvēkiem pietrūkst juridiskās zināšanas vai praktiskās vai vēl kaut kas, un mums tur viņi tie resursi ir ļoti daudz, bet tas, kas ir, protams, vēl tas plus, kas varētu veidoties, ko es gribētu, Ilze, dzīvot tā, kā tu stāstīji par to, kur tu esi dzīvojis, šis kaimiņš pazīst kaimiņu. Es zinu, ko tu dari. Jā, mēs viens otram izpalīdzam, bet mēs viens otru nepazīstam nemaz. Labi, ja vēl sasveicinamies, jo es esmu no dzīvokļu mājām. Starp citu, es pirms Inai dodam vārdu, es pirms tam dzīvoju Rafā dzīvoklī, un man bija sociālais eksperiments. Es atbraucot sveicināju kaimiņus, viņi kaut kādu laiku bija pilnīgā šokā, jo viņi domāja, kas ir šī neprātīgā sieviete, kas apzināti, es patiešām apzināti visus sveicināju, un nepagaida laiks, un mani sveicināja, un tagad tur dzīvo mana vīrmāte, un mēs, kad aizbraucam, viņi joprojām mani sveicina. Un tas ir tik forši. Tas patiesībā ir ļoti forši. Un es ticu, ka kaimiņu būšana ir viena brīnišķīga lieta. Ja. Nu, Ina? Jā, es pilnīgi piekritu maniem kolēģiem, jā, jo tas apkārt, visas tās biedrības, viņi palīdz kaut kā pacelt gaisā visas tās problēmas, jā, varbūt šādā veidā viņi var kaut kā, mēs varam viņu iepazīstināt ar pašvaldību un jebkurš cits cilvēks, kurš ir no malas, paskatīties, kas tieši ir šajā apkaimēs, kas darās. Un principā es, ka tā, ka jauns cilvēks šajā biedrībā, jā, paldies jums, kā uzaicinājāt un pievienojāt. Tā kā mēs vēl esam procesā un būvējam šo māju, līdz ar to es tā papētīju jūsu mājaslapu un arī paskatījos nedaudz video, un tiešām diezgan jēdzīgi, un pa lielam tas cilvēks, kurš grib iedziļināties šos problēmas, ja, viņus var uzreiz redzēt, atvērot jūsu mājaslapu, paskatīties nedaudz video, un reku ir, jā, lūdzu. Tā kā šito var paņemt un saprast, ko ar šo darīt, un jau iet tālāk, jā, risināt šos problēmas. Paldies. Mēs esam pareizā virzienā. Runājot par mūsu mīļo, slaveno apkaimi, kādas jūs redzat kaut kādas aktuālās lietas, teiksim, tuvākiem 4-5 gadiem, 4-5 gadiem, kas būtu tādas, apkaimē, jo jautājums tāpēc, ka tā problēma ir tāda, ka apkaime attīstās. Ina būvē māju, daudz dzīvokļu mājas tur ceļās un renovējās, attīstās. Bet tajos pilsētas stratēģiskajos plānos mēs neesam vispār iekšā. Tur ir viens bērndārs tikai binēts, ka tur būs. Kas, tā kā no iedzīvotāju puses, kas būtu tur apkaimē tāds būtiskākais, uz ko mums vajadzētu tuvākos gadus pastāvēt tur, varbūt? Jā, es paskatījos, jā, jūsu problēmas, un pa lielam mums arī vajadzētu kaut kā varbūt,
runāja kolēģi, arī varbūt mēs varam saliedēt tos cilvēkus, jā, uztaisīt kaut kādus laukumus vai nu bērnu laukumus, kas pilnīgi pietrūkst šajā rajonā, jo tur pa lielam neviens arī nav. Kaut kāds, suņu pastaigas laukumi, lai mēs varam vienot cilvēkus, jā, lai mēs līnijās, jā, dzīvojam kaut kā draudzīgi kopā un zinām savus kaimiņus, jā, nevis tā, ka kaut kam basties virsū. Mēs jau tagad suņus esam iepazinuši, bet kur kaimiņi? Tas jau būs, jā, kāpēc jau nē, suņus arī vajag socializēt. Jo mums ir suns, mēs gājam uz izstādēm, un jā, ir suns socializēts, viņš ir diezgan adekvāts un arī ar cilvēku ir labi. Tā kā jābūt draudzīgiem gan suņiem, gan cilvēkiem. Kitī, kā tev liekas, ko mēs varētu? Vēl Ina gribēja. Jā, ja mēs runājam par visu to attīstību uz nākamajiem 4 gadiem, tur arī līnijās, kā es pamanīju, braucot kaut kā vienā vakarā, ka mums pilnīgi pietrūkst apgaismojums. Visas ielas ir tumšas. Vienkārši es braucu ar mašīnu, un jau kaut kāda mājiņa ir, un tur ir gaisma. Tas ir forši, bet ir tādas vietiņas, kur palielam tas mājas diezgan maz pagaidām vismaz. Ja? Un šīs apgaismojums viņš ļoti vajadzīgs gan līnijām, gan arī pieguļošām ielām. Un, tā kā varam runāt tā, ka arī vajadzīgas atkritumu urnas, lai tas kaut kādi papīri un viss tas nemetājās pa zemi. Arī, ja mēs runājam par suņiem, tad suņu ekstrementiem arī vajadzīgs kaut kādas atsevišķas urnas. Pilsētas video novērošana arī vajadzētu, tā kā, lai tas arī būtu drošībai. Ja? Ja mēs braucam pa to pašu ielu, jā, kaut kur centrā mums tas video kameras ir diezgan daudz, bet ja tu pārbrauci to nedaudz uz priekšu, tad pa lielam tur jau viss beidzās un principā, un ja vēl nav gaisma, vispār traki pa lielam, un īpaši bērniem kaut kur tur staigāt. Tas ir tā, un tālāk. Pēc 23. gada monitoringa datiem es tā paskatījos tie rādītāji, ja mēs runājam par to kosmosa atkritumu izgastuve, ja, tā ir pa lielam diezgan liela problēma uz doto brīdi, jo cilvēkiem nepieciešams ūdens, un pa lielam tur stipri jāpadomā, lai mainītu tur aglomerācijas teritoriju plānojumu. Jā, lai mēs varam arī cilvēkus, kuri netiek šajā plānā, kaut vienkārši palīdzēt un arī dot iespēju, lai mēs varētu uzbūvēt viņam arī to pašu kanalizāciju un visu tos nevajag arī aizmirst par lietu sistēmas uzbūvē un citām komunikācijām, kas pilnīgi pietrūkst līnijās. Infrastruktūra, jā. Jā. Tā kā no manīm. Jā, paldies kolēģei, viņa to lielo līmeni pateica ļoti labi. Ja es skatos, es tagad domājot šo atbildi, kas ir nepieciešams, tad man gribētos teikt tā, ja mums tā riktīgi domājam, es arī runājot šobrīd starp citu ar vēlētājiem. Vēlētājs saka, ko tu soli? Es viņam saku, ko tu gribi? Un tad es padomāšu, jo bieži vien mums notiek kaut kas, mums arī var izdarīt to, ko mēs nemaz negribam. Ir tā, varētu tā būt, vai ne? Vai arī mums izdara ne to, kas būtu svarīgāks, akūtāks un tā tālāk. Un te runājot sanāk tā, ka tas primārais, par ko būtu jādomā, tā, kad tu piecelies no rīta, šobrīd, kāda tev ir istabas temperatūra dzīvoklī, ja? Tad tālākais tu ģērbies sejā, kādu ūdens kvalitātu dzer, tu ej ārā pa trepēm, vai tu nositīsies šodien uz pakāpieniem. Labi, ledus ziemā šobrīd pieņemsim, vai tur sabirsli pa nakti, jau būs sabirs vai nē. Tālāk ir bedres, peļķes, ielas. Šodien jau ir, es skatos čatos, jau cilvēku atkal pilsēta aplūst, centrs aplūst, ja? Mums atkal savādāk ir aplūdes laikā. Ejam tālāk, iekāpjam mašīnā, braucam, pavadam to dienu pilsētu, atgriežamies. Kas tad notiek? Tad ir tas, ko Ina teica, drošība, gaismas,
infrastruktūra, ceļi, atkal, ko mēs dzeram, ko mēs ēdam. Tātad šis savā veidā mikro līmenis, kas ir svarīgs man. Un jāsaka tā, ka klausoties cilvēki vispirms, protams, ir, kas ir svarīgs man pašam. Ja mēs jau runājam šobrīd kā politiķi, tā kā topošie vai esošie, vai varbūt tikai čuču tur pabūsim un tu sazini, vai mēs tur paliksim, vai mums tur patiksies, tad mums atkal jāskatās ir lietas lielākā tādā makro līmenī, kas ir vajadzīgs mums visiem. Un savā veidā mēs dzīvojam Miezītes mikrorajonā pēc vecās kartes. Ja? Tas ir tāds ļoti skaists nosaukums – Miezītes mikrorajons. Un tad kas ir vajadzīgs mums visiem? Tā problēma, ko es varētu saskatīt šajā, kur es esmu diskutējis un runājis, tā, ka cilvēkiem trūkst komunikācija un informācija par to, kas ir vajadzīgs kaimiņam, vai tas ir vajadzīgs mums. Un mēs atgriežamies pie tā, ar ko jūs šodien sākāt. Ja mēs pa vienam kaut ko ņemamies un vispār nezinām, kā tas izpaužās un kā tas būs. Un līdz ar to tie lēmumi netiek pieņemti, lēmumi tiek noraidīti. Tieši tas pats ir ar māju renovāciju. Mūsu māju noraidīja, jo tas skaidrums bija tik vājš un nesaprotams, un tas cipars bija tik liels un nesaprotams, ka es saku, ziniet, es laikam tik ilgi nenodzīvošu, kamēr tā renovācijas atmaksās. Ja? Tā kā liekas, ka ir reāli ļoti daudzās lietās pietrūkst saimnieciska skaidrojuma, ekonomiska skaidrojuma cilvēku valodā. Super. Un, protams, vēl tālāka līmenī mēs aizjām, ja mēs ejam pa līnijām uz priekšu vēl globālāk, ja mēs noklūstam arī pie mūsu atkrituma nesaprotamās vietas, kas tur ir, kas ilgstošā termiņā būs, bet nezinu, vai šis bija šīs dienas mūsu mērķa jautājums, jo tas ir ļoti liels, smags jautājums. Tur mēs sekojam līdzi un arī pateicoties mūsu biedrības aktivitātēm, arī cilvēkiem, kuri pirms biedrības tur iesāka to kustināt, lēnām ir kaut kāds progress, bet skaidrs, ka tas ir valsts pasākums, un valsti var iekustināt kopā ar pašvaldību, tāpēc mums tur ir. Labi, ejam tālāk. Jā. Aktualitāte. Es zinu, tavs aktualitāte, 6. līnijā gaisma. Kur ir gaisma? Un šis ir tas jautājums, vai ne, ko mēs jau pārējiem gaisma. Nedaudz jau ieskicējām, vai ne? Uztaisam rotaļlaukumu, jā, viņš pēc būtības ir vajadzīgs, bet varbūt kaut kur citur vajag kaut ko vairāk. Un neviens pat nepajautāja, cik, kur tas nenosvēra. Tas ir viens, es piekrītu kolēģiem, tie jautājumi ir brīnišķīgi, un tiešām dzīvokļu mājas ir kaut kas cits, un privāta mājas kaut kas cits. Un es atkal vienmēr domāju, tās līnijas varētu būt tad nedaudz autonomi. Ja mēs runājam par līnijām, tad autonomi vieta mums varētu būt ne tikai viens veikals, bet mums varētu būt arī kafejnīca. Mums var kaut kāds būs bērndārs, bet mums varētu būt arī sporta laukums. Kaut kāds būs, jā. Mums varētu būt arī sporta laukums un visas citas. Varbūt kaut kāda arī baznīca, jā, bet tas ir atkal cits jautājums. Es vienkārši... Kultna celtne, kura var nejauši pilnīgi tur tapt, mums pat nezinot. Es esmu par to, ka tām apkaimēm ir jāiedzīvojas. Tām nav jākļūst tikai par to, ka es te atbraucu, aizslēdzu savus vārtiņus un te es esmu. Es gribētu, lai viņas būtu dzīves. Tā es to redzu. Super. Edvards. Jā, es piekrītu visam iepriekš sacītēm, grūti tagad vēl noģenerēt kaut ko jaunu, bet man kā daudzbērnu tēvam pats svarīgākais ir manas ģimenes drošība. Tātad es gribu dzīvot drošā vidē, un ar vārdu drošību es šajā gadījumā saprotu gan tās pašas novērošanas kameras, gan apgaismojums, gan ietves, lai man nav jābaidās par to, ka vakarā bērns atbraucot no treniņa no autobusa pieturs ar sveiks un vesels aiziet līdz mājām. Tāpat tās arī policijas ekipāžu patruļa, lai nav tā, kā ir manīts sociālos tīklos citos Jelgavas rajonos, braukā kaut kāds busiņš ar aizdomīgiem tipiem un kaut ko tur apkārt skatās. Tātad es domāju, ka šis ir ne tikai 4 gadus, bet arī 10 un 20 gadus plāns. Tātad pirmā vietā mums ir drošība. Nākamais, kas noteikti ir jāattīsta un kur ir jābūt tieši šīs apkārtnes biedrības iniciatīvai, ir šo iekšpagalmu sakārtošana, renovēšana. Jo, ja mēs paši lieliski saprotam, padomu laikā iekšpagalmu arhitektūra absolūti neatbilst mūsdienu prasībām, kad uz ģimeni ir ne tikai viens auto, bet 2 un, ja vēl darba, tad viss 3 mazais autoparks. Parkošanās vietas ir tik, cik ir. Nepārkāpjot noteikums, ir šeit diezgan grūti atrast brīvu vietu.
Tāpat tās tie pagalmi, viņi ir nolietoti morāli, fiziski, jebkādā veidā. Un kā piemēram, mans puika iet spēlēt futbolu uz to saucamo beidri. 4. līnijā, daudz dzīvokļu mājās ir tāds futbola laukums beidri. Es domāju, kas tā pa beidri? Tā ir noteikti kaut kāda iesauka, kaut kāds, jauniešu slēngs, aizbrauc pastīties. Jā, fiziski tā ir tiešām beidri. Viņi ir nodragāti, viņi ir zemē, lejā. It kā visi forši puišiem tas absolūti netraucē spēlēt futbolu. Viņi atnāk melni kā vēlni, bet viņi dara to, nodarbojas ar sportu, nevis sēž telefonos. Tā lūk, šāds laukums, te jau bērni prasa, iedodiet mums vietu, kur spēlēt futbolu. Iedodiet mums skateparku, jo šobrīd mani bērni, meitenes braukā ar riteņiem un skrituļslidām pa renovēto Namē ielu, kas ir forši, bet no otras puses, tas nav īsti droši, jo pa ielu nav jābraukā ar skrituļslidām vai pa iet vai pa to parkingu laukumu. Tas tā bērndārs teritorija no 2. līdz 3. līnijai ir gana liela. Es ļoti ticu, ka tur arī atrastos vieta kādam bērnu spēlaukumam, skateparkam, kaut kam tam līdzīgam. Un tas arī būtu tas, kas varētu mūsu līniju iedzīvotājs caur bērniem vienot, viņi sadraudzētos. Un tad jau mēs varam domāt tālāk, vai pa ielu kaut kādiem svētkiem, vai pa tirdziņiem, kafejnīcām un tā tālāk. Bet mums ir nepieciešams vieta, kur satikties, kur pulcēties. Un tur videi ir jābūt sakārtotai, drošai. Super, jā, es piekrītu visam. Starp citu, pa sporta laukumiņu šobrīd aktīvi notiek gatavošanās līdzdalības budžeta projektiņam. Tur mums ir tāda kopēja sporta aktivitāšu teritorijas projektiņš, un šobrīd vēl pēdējā kaut kāda saskaņošanas darbi. Tā kā būs jāparakstās. Būs jābalso. Jābalso, nevis jāparakstās. Tad, peldoši pārējām pie tā nākamā, to, ko mēs zinām, kā, šobrīd tā galvenā problēma, Kiti laikam ieteica, nav trūkstā komunikācija ar pašvaldību. Ar cik mēs esam gājuši, un vēl pirmo, ko mēs aizējām kaut kur runāties, mūs uztver kā kaut kāds nemieru cēlājs. Tur atnāk čakarēt atkal to relaksēto, to ierasto rutīnu. Bet tas nav mūsu mērķis, tur iet kaut ko čakarēt. Mums ir problēma tāda, gribās risinājumu, kā var, tas, ka naudas nav, skaidrs, mēs jau neejam prasīt naudu, iedod naudu, mēs neprasām naudu, kā varam atrisināt. Kā varētu uzlabot to sadarbību ar pašvaldības iestādēm, pašu pašvaldību, jo ir daudz lietas, kas mani arī reāli šokē. Tur ir, manuprāt, ir ļoti kaut kā sajukuši tie poli, jo dažbrīd ir tāda sajūta, ka tā pašvaldība nesaprot, kurš kam ir domāts. Iedzīvotāji pašvaldība vai pašvaldība iedzīvotāji. Man tāds priekšstats rodās. Ir arī forši cilvēki, kuriem aizēja konstruktīvi izrunā un bez kaut kāda aizvainojuma, bet citiem tur ir bijuši gadījumi, kur, ja pa naudu, tad mēs, tad nav nevienam laika. Nē, pa naudu, tad ir laiks. Tāds. Kāds jums liekas? Kā tev liekas? Kā varētu uzlabot to komunikāciju ar pašvaldību vai pašvaldības iestādēm? Jā. Ir jābūt atvērtām abām pusēm, lai notiktu saruna ar vienu pusi nepietiek. Tātad, ja viņi ir noslēgti un ir aiz mūra un izdzird vārdu naudu un ar to arī ir saruna beigusies, tad tur nav komunikācija. Tātad ir jābūt kaut kāda veida atvērtām sarunām, tikšanām, sapulcēm ar šāda veida biedrībām, aktīvistiem un jebkādu citu iedzīvotāju, kurš vēlas kaut ko mainīt, kādu iniciatīvu. Un nenozīmē, ka uzreiz dodiet naudu, dodiet risinājumu. Varbūt, ka šādas iniciatīvas pilsētā ir 14, un tās kopā var izveidot kā vienu projektu un realizēt viņus. Bet ir jābūt šādai iespējai šo viedokli paust. Ne tikai sūtot oficiālas vēstules vai sociālos tīklos, tas, protams, ir jauki, bet ir jābūt atvērtai sarunai viens pret vienu, bet acis pret aci. Ja? Kur nav tikai kritika un viss ir slikti un dodiet naudu. Nē, labdien, Jelgava, mēs nākam ar idejām. Lūk, tāda un tāda ideja. Uzklausiet mūs, atrodiet, jums ir projektu vadītāji, jums ir juristi un tam līdzīgi štata darbinieki. Atrodiet iespēju, kā kaut kā šo var virzīt uz priekšu. Runājiet, atbildiet. Paldies. Es redzu iedzīvotāju padomus, es redzu kaut kādu to tiltiņu, kad tās biedrības ir jau tilts, bet kad ir vēl kaut kāds aparāts jau domē, kurā ir
kurā ir šī iespēja šiem cilvēkiem nākt un runāt. Un vairāk visas pilsētas apkaimi cilvēki nāk un runā. Nu, tā es to redzu. Iedzīvotāju padomē ir jābūt. Ja novadā var būt vairāks, tad es nesaprotu, kāpēc pilsētā, lielā valsts pilsētā joprojām nekas tam līdzīgs nav. Citās ir. Nu, es runāju par mūsu. Nu, te sanāk tavam tekstam pilnīgi ir tas turpinājums, ko es gribēju teikt. Tātad vispirms mēs jau tā kā biedrības, tā kā sapazīstam viens otru, un tad no savējā vidus laižam, un šādā veidā no visas pilsētas. Un te ir tas, ko kolēģis teica, un tad izrādās, ka tā viena problēma mums ir visiem, un vieglāk ir, es domāju, ka arī ekonomiskāk, izdevīgāk ir tad risināt šo jautājumu kopā, jo lielu projektu ir vieglāk palaist, laikam, nekā sīkus, bieži vien tā saka, ja. Un iespējams, ka tas ir visā pilsētā, un tad nebūs tā, ka vienā galā viņiem ir, mums atkal nav, un kāpēc mums nav, un kāpēc viņiem ir, un te atkal pārējiem pazūd tas skaidrojums, bet ja mums ir šīs padomas vai šie pārstāvi, mēs viņus varbūt varam vispār nosaukt kaut kādā savādākā veidā, kas iet pie izsauces, tā iedomājas, iedzīvotāju diena, ja, vai viena iedzīvotāja diena mēnesī, jo kas šobrīd notiek, es esmu padomājis arī, es esmu iekļuvusi šobrīd šajā politiskajā virpulī, kas šobrīd notiek, ir aptaujas, ko tev vajag, ko tu gribi, kas tev apmierina, kas neapmierina. Šādam būtu vispār iespējais, neesmu pārbaudījis, varbūt ir domē mājaslapā elektroniski cilvēkam iespēja nav izteikt, kur mana bēda ir. Šādai aptaujai būtu jābūt vispār visu laiku atklātai, kur tiešām cilvēki var tā kā tādā atklātajā mikrofonā. Un pat, ja viņa ir, tu viņu tā kā saucēji balss tūkstnesī. Pieņemsim, vispirms tas pirmais jau būtu apzināt. Tas tā kā, ja mēs taisītu pētījumu, šeit varētu pilnīgi mierīgi kāds students taisīt bakalaura darbus, un vismaz varbūt 5 studenti, ja par Jelgavas dažādām vietām, un pēc tam nākamais uztais maģistru par visu šo kopā, kā tas izpaužās. Reāli šo pētījumu, te ir atkal, mēs ļoti skaisti sataisam to tiltu, atkal iepriekš runāto, kas ir vajadzīgs, kas trūkst, parādīt reāli, kā kolēģis skatīsies jau pētījums un monitoringu, ja? Tad mēs parādām ar datiem, ka tiešām nav droši, mēs parādām ar datiem, kad mums vajag šo un tā tālāk. Jo citādāk šobrīd reāli, ja mēs paskatāmies tādu kopainu, visu lielākā daļa Facebookā, katrs otrais komentārs sakārtojot bedres. Un tas ir tas primārais, ko es izēju pa durvīm ārā. Ko cilvēks grib? Ko es gribu? Tu vienreiz sakārtoji to pagrabu. Nu, kāpēc? Vai tu to pagalmu? Ja, kāpēc tad to nevar vienreiz sakārtot un likt? Nu, tas nav tik nenormāli ieguldījumi sakārtot elementārās lietas. Jā, pilnīgi par to jūsu mājas sētu un mašīnām un visām pārējām lietām ir pilnīgi skaidrs. Jā. Nu jā, par šo tā ir, ka jau katrs staigā pa tām bedrēm un kaut ko rāda, bet mēs reāli zinām, kur ir kāda bedra, jā, un principā nav viņu jārod to 10. reizi, un palielam nav par viņam jārunā, to visu jāsakarto, tas tā ir. Un palielam man laikam nav ko piebilst pie maniem kolēģiem, jo daudz jau kas ir pateikts, un principā, jā, šito visu jākārto, un tā kā jums ir tāda brīnišķīgā biedrība un visas problēmas jau ir redzamas, tas ir forši. Mums ir biedrība. Mums, jā, es atvainojos. Nē, es pavisam nesen, jā, šodien. Tas neko nenozīmē. Mums ir biedrība, jā, un palielam, ja būtu vēl kaut kādas biedrības, un jā, tie cilvēki, kaut kādi pārstāvji nāk un izteikt savas problēmas, pašvaldībās varbūt tas tieši arī kaut kādā veidā atvieglos pašvaldības darbu, jā, jo viņi zina, jā, ka tur ir kaut kāda kopēja problēma, nevis viens cilvēks kaut ko staigā, kaut ko tur rāda, bet tas ir reāli kolektīva problēma, un ja mēs reāli varam viņus apvienot kaut kādā veidā un izdarīt ar vienu projektu, jā, tas arī samazinās kaut kādu veidu, līdzekļus, jā, palielam ar vienu rāvienu visu to izdarīt. Jo pie iedzīvotāju padomēm mēs jau strādājam visu pagājušo gadu, gribējām izveidot un nebija, un tad tur kuluāros gāja ziņas, kad nebūs, nepieņems, negrib tādas un tā tālāk. Bet no otras puses arī mūsu apkaimē, kad es interesējos pa pļaušanu pašvaldības kaut kādu teritoriju pļaušanu, tur gliemeži, čūskas, lapsas un kas tik tur nedzīvo, man pateica,
jums naudas nav, mums tikai pietika naudas, kaut kur tur Romas ielā. Bet, ja būtu tāda iedzīvotāja padoma, tur no Romas ielas, no līnijām, cilvēki atnāk, nauda ir tik, cik ir. Kam vajag vairāk? Varbūt tur vajag tajā Romas ielā vairāk nopļaut. Tad mēs savstarpēji vienojamies, sakām, tur, nezinu, kas tur pilsētas saimniecība. Ok, ja to pļaujam tur, mēs kaut kā tad nākamgad tur, tad tie kaut kā tiek paši galā. Mēs jau tādu lielu komunikācijas daļu uzņemtos kā iedzīvotāju padomu uz sevi, jau savā starpā jau vienojamies kaut kā, kas kur labāk. Jo, protams, visam nepietiek nauda, tāpēc skatāmies, kā kur var iziet. Zini, es gribēju pieminēt to sapulcīti, kur mēs bijām Nīpā un kur mājas iemītnieki pirmajam numuram 4. līnijai jautāja, kad tad mums pļaus zāli, un tā doma apmēram bija tāda, kad pienāks jūsu rinda. Tad gandrīzāk gribas vērsties uz zemi un teikt, cienītā Zāles kundze, lūdzu neauciet tik ātri, jo nav mana rinda. Bet vai tāpēc mājas iedzīvotājiem ir jādzīvo aizaugušā teritorijā? Cerams, ka sniegs vēl neuzsniks. Tas vispār, jā. Negaidīt. Jā, tā tās lietas nekārtojas. Kad būs jūsu rinda. Tas bija interesanti, man patika. Tā kā ejam lēnām uz beigām, un tad tāds jautājums ir no jums, kā jau pieredzējušiem vai netik pieredzējušiem biedrības biedriem, kur mēs jau esam bijis biedrībā. Ja? Ko jūs ieteiktu cilvēkiem, kas mūsu apkaimē dzīvo, bet vēl tā kā domā, tur vajag, nevajag stāties, jo pēc mums savāktiem datiem, zināmiem datiem ir, kā kurš saka, viens saka 1800 adreses, viens saka 1100. Mēs īsti nezinām, cik tur tās adreses ir. Tā kā potenciāls ir, ja šobrīd mēs esam 200 pāri biedri, tad mums vajag vismaz 300 savākt, lai mēs kolektīvo vēstuli varam sūtīt, lai ātri operatīvi varam parakstus savākt. Bet tas arī nav griezti, jo mums ir 1100 adreses. Ko jūs ieteiktu cilvēkiem, kuri vēl nav? Tā kā domā, tur šaubās, kas tad tur, priekš kam to vajag. Ko jūs ieteiktu? Kāpēc vajag tādā biedrībā būt, kopā darboties, atbalstīt? Kaut vai arī atbalstīt, tas jau ir daudz. Es varu sākt pirmā. Jā. Jo tas, ko tagad tu saki, es nonāku pie tā, ko es saku. Cilvēkiem atkal trūkst informācijas. Šobrīd tu pasako to, kad vajag 300 cilvēkus, pieņemsim šobrīd, es saprotu, arī tas ir provizoriski, lai mēs kolektīvi varētu gūt labumu iespējams savām mikrorajonam, savai Miezītes rajonam vai Līniju rajonam, saucam kā gribam, man patīk Miezītes rajonam. Ja? Tātad mums vajag, ja tu jūties piederīgs šai vietai, tātad tā ir tavs ieguldījums, tava palīdzība, kļūstot par biedru, līdz ar to mēs spēsim, jo citādāk mēs šobrīd nespējam. Ja, tas ir atkal, mēs paši sākumu nonākam, viens nav varējis. Šajā gadījumā 200 arī izrādās, kad ir par maz, tātad vajag vairāk. Ja mēs vēlamies labiekārtot savu reģionu, sākot ar rīta stundu līdz vēlai vakarstundai, tātad tas ir viens no motivatoriem, kas varētu motivēt cilvēkus vienkārši kļūt par biedrības biedriem un tālāk jau izējošām sekām. Jo tas, ka bieži vien būs cilvēki, kas stāvēs malā, tas ir loģiski. Jā, kurš priecāsies un kuram vajadzēs ir loģiski, tā kā mēs visu nevaram tik utopiski, ka būs visi, bet katrā gadījumā tas ir viens no veidiem, kā savstarpēji komunicēt un skaidrot šo lietu, ka mēs tā varam panākt kopīgo labumu, jo tālāk jau ir jāstāst kopīgais labums. Ja pie tavas mājas būs skate parks, pieņemsim, vai tas saista mani. Es šobrīd domāju, man šobrīd ir dēlam 19 gadi, vairs man tas nesaista, bet es jau aizdomājos, sazinu, varbūt būs arī mazbērni. Un tomēr nākotnē, bet cilvēkam ir ļoti šaura, tuva domāšana. Mums ir šobrīd, un ņemot vērā visus notikumus, mums tā domāšana ir vēl tuvāk palikusi. Jo kādreiz mēs domājam vairākus gadus uz priekšu, tad tagad mēs saprotam, ka mēs pat jau par nākošo dienu vairs nevaram padomāt brieži vien. Ka tomēr arī šis, kā tas izveidosies un kā tas izskatīsies uz fona, plus vēl, cik man tas ietaupīs naudu, lai man nebūtu jāved pāri pilsētai uz kaut kurieni. Ja? Tātad, un cik tas ir atkal droši. Tad tā kā mums sēt ar visām šīm mūsu uzstādījumiem, ko mēs šeit esam runājuši. Patīk tavs pieejams, jo mēs Kitī mācījāmies ekonomikas fakultātē. Es jūtu.
Inna, kāds tev ieteikums biedriem? Es uzskatu, ka noteikti vajag, iestāties biedrībā, jāatbalsta viens otru, jo tas ir mūsējs kopējs kaut kāds lauciņš, mums viņu jāsakārto, mums vajadzētu kaut kā kopā kaut kādus risinājumus, un lai mēs varam nonākt pie pašvaldības ar kaut kādām prasībām, vai, kā jūs arī teicāt, mums vajag 300 cilvēki, lai tas viss pātrinātu, un tas noteikti būs labi, un tas noteikti vajag, lai mēs paši sev varam iekārtot savu to vietu, kur mēs dzīvojam, kur aug mūsu bērni, vecbērni, un lai mēs varam justies tur labi. Un palielam mēs to darām no kaut kādas puses paši priekš sevim, un tie cilvēki, kuri sēž mājās un vēl domā, gribu vai es negribu, vai tad viņam jāpajautā, vai tu gribi, lai tava vide, kas ir apkārt tevi, būtu sakārtota. Un tāpēc, ja tu negribi atbalstīt un kaut kādā veidā iestāties, kāpēc tu pēc tam sūdzies, ja tu pats sēdi mājās un neko nedari. Jābūt nedaudz aktīvāk, lai mēs paši varam sakārtot sev to vidi. Un no katra cilvēka, kurš sēž un domā, tas arī ir atkarīgs šajā gadījumā. Edvard. Divas lietas. Pirmām kārtām šī biedrība ir jāpopularizē visos iespējamos sociālos tīklos, visos iespējamos veidos, varbūt zināmā veidā tas ir mārketings, bet lai cilvēki uzzina, ka tādi ir, tādi dara, ar tādām aktivitātēm nodarbojās. Bet nedrīkst aizmirst, ka mums ir dažādi gadu gājumi iedzīvotāji, un ne visi zina, kas ir sociālai tīkli un kur viņas izmantot. Līdz ar to varbūt, lai paiet vēlēšanas un visas ar tām saistītās aktivitātes, ir jāveido kaut kāda veida tās pašas teltis, nezinu, limonādes vakari, daudzdzīvokļu māju pagalmos, un cilvēki fiziski ir jāinformē par mūsu plāniem, par mūsu darbiem, par mūsu iecerēm un idejām. Tātad ir jāpastāsta, kas mēs tādi esam. Un otra lieta, vārdi tā ir laba lieta, bet vislabāk par jebkuru vārdu ir darbi. Tātad, ja mēs sākot kaut jau ar jebkādu mazumiņu parādam, hei, reku mēs esam izdarījuši, būdami 200 biedri šo un šo, bet ja mēs būtu 1000 un vēl vairāk, tad iedomājieties, kāds mums ir spēks un kāda mums ir ietekme un ko mēs varam izdarīt, kā mēs varam labi iekārtot vidi, kurā mēs dzīvojam. Humorā mazām var būt, bet ja mēs katrs ar vienu akmeņu spaini ierastos uz manu sētu, bedres būtu aizbērtas. Ja mēs esam te 1000, tad tas būtu aizbērts arī kaimiņam. Ja mēs katrs otrais ar trimmeri atnāktu, tad mums nebūtu jācīnās ar Romsielu, kuram nopļaus zāli. Jā, tur bija. Ilzīt, ko tu ieteiktu cilvēkiem? Tu zini, neizmantot Latvijas pastu pakalpojumu. Tas ir cits jautājums, jo, citu pasta piegādātāji saka, mums ir 1100 adreses. Es pieļauju, ka katrā adresē ir vidēji 2 cilvēki. Tad mēs jau varam būt 2200, ne tikai 1100. Bet visa pamatā ir cilvēks. Biedrība ir cilvēkam. Mēs esam jums, jūs esat mums. Un to mēs darām arī paši priekš sevis. Drošībai, foršai videi, cilvēkam. Un tāpēc šis ir bezmaksas, vēl jau vairāk bezmaksas iespēja būt daļai no kopienas. Cilvēks ir resursi, zināšanas, katrs no jums ir kāds jomas speciālisti. Mēs kopā varam tik daudz lietas izdarīt. Un mēs atgriežamies pie sākuma, ka viens nav darītājs. Mēs kopā varam izdarīt lielas lietas. Jā. Tur es tagad atcerējos, kā mums šī biedrība vispār tapa, un liels bija pārsteigums, kad pirmajā tajā dibināšanas sapulcē, domāju, cik atnāk? 5, 10 cilvēki, un atnāca pārpa 60. Un tur arī jau cilvēki, tur vienam ir traktoriņš, vienam tur tas viens ābols, viens tur aizgājumi, tad tas līnija čati sākās. Tagad es 5. līnijā zinu, kurš suns kuram ir tur pieder. Tur jau meitenes palīdzēja nodzēst vienu māju, tur dega, tur bija aizmirsuši ugunsgrēku, tur meitenes gāja suņiem pastaigāties, tur sacēla trauksmi.
Nu, kaut kā jānotiek, un arī iebraucām ar mūsu šī skaistā raidieraksta režisoru, iebraucām apsveikt 200. biedru, viņiem jau var tur savā tajā jau 4-5 māju, tādā jau savu komuniņu, viņi nes galdu ārā pa vidu un svin tur, un tad forši tādā kopā būšana, un arī ar tiem čatiem, tad iepazīst vairāk, jo es jau dzīvoju cik ilgi, no 80 gadiem, 5. līnijā, es līdz kaut kādai daļai tos pazīstu cilvēkus, pēc tam jau es vairs nepazīstu, kas tālāk dzīvo jaunās mājas, es pat nezinu, kas man blakus tur jaunās uzcelts, es viņus tā īsti nepazīstu. Bet, lēnām mēs sākam sveicināties, tur arī es visu skatu, kas iet garām, labdien, man arī jau tagad sveicina. Tā kā es domāju, kopā mēs varam, un arī šis bija tāds brīdis, ka parādīt, ka mums ir dažādi politiskie aktīvisti biedrībā, un nav nemaz tā, ka tur jāicējās, vai nevienam kaut kas tur jāpierāda. Tas viss, lai paliek politikai. Viss ir politika, arī ir vienošanās māksla, diplomātija. Un varbūt ir uz tādu noslēgumu nots kādi vēlējumi. Kaut ko skaistu biedrības biedriem pateikt, tādu ne politiskie vēlējumi. Okay. Nē, es izdarīšu to nē. Stājieties biedrībā. Jā, Laikojiet vai abonējiet kanālu. Kaut kā tā. Visam vienkārši. Sāc ar sevi, sāc ar savu māju, dzīvokli, pagalmu, un tad viss izdosies. Sveicini kaimiņus. Sveicini kaimiņus, iemācies sveicināt. Jā, iemācies sveicināt. Jā, sasveicināties. Es varētu teikt, nestāviet malā. Esam aktīvi, līdzi aktīvi. Ir daudz ko darīt, un ir forši, ka to sāk darīt, un tad visi tādi sarosās. Un es ļoti priecājos, ka es varu iepazīt jaunus cilvēkus, un ka līnijās ir ļoti aktīvi, brīnišķīgi cilvēki. Tā kā nāciet, un kopā mēs visu kaut ko sadarīsim. Pilnīgi pievienojos. Tad atkal mēs sāksim, kā es teicu, sāc ar sevi. Pēc tam sveicinu kaimiņus, pievienojos, jā. Tad man ļoti patikās, tad mēs esam paši priekš sevis. Mēs stājamies biedrībā, jā. Tomēr es iziešu ārā. Mīļie, ejiet lūdzu 7. jūnijā visi vēlēt. Neatkarīgi no tā izlasiet programmas, iepazīstieties ar kandidātiem. Mums ļoti daudz paralēlis, jo mums visiem būtībā lielais mērķis ir skaistāka Jelgava. Jā, lai mēs šeit esam droši, videjie labi iekārtot, infrastruktūra, ekonomiski attīstīt un tā tālāk. Lūdzu, ejiet, jo ļoti daudz stāv malā. Nestāv malā arī tas, ko saka arī šajā gadījumā. Vienkārši iepazīstaties, izlasiet savai, kas jums rezonē, simpatizē, lūdzu vienkārši aizejiet un pasakiet, jo es tad saku tā, tad mēs vismaz sapratīsim, kurš virziens jums ir svarīgs, sakā mēs nonākam pie tā, par ko mēs runājam. Kas jums vairāk šobrīd sāp? Un ko jūs aizstāvat? Ko jūs gaidat? Neļaujam citiem lemt mūsu vietā. Jā, tieši tā. Jā. Mēs tā pamazām aizējām uz politiku, jā, ka būs tās vēlēšanas, un palielam, ja es varu piebilst nedaudz, tur bija 21. gadā, mums bija no vēlētājiem, no cilvēkiem, kuri varēja vēlēt, 29,6%. Tas ir drausmīgi mazs procents, un palielam tiešām mums jābūt aktīviem, un arī es gribu pateikt par šito biedrību, ka cilvēkiem visiem, kuri grib, lūdzu, stājamies šajā biedrībā, jo tiešām ir diezgan forši un labi. Tu vari nesēžam mājās un ar savām sāpēm, bet tieši biedrībā tu vari viņus izteikt, un visticamāk tā būs kaut kāda kopēja sāpe, kuru palielam būs diezgan vieglāk atrisināt kopēji, nevis kaut kā sežot pašam kaut kur stūritī. Paldies, politiski aktīvisti, kad piekritāt. Paldies arī tiem, kuri nevarēja ierasties, kuri bija aicināti, bet, darbs ir darbs, grafiks ir kalendārs.
arī piekrītu vēlēšanu dienā visi uz vēlēšanām. Mums ir par ko balsot. Paldies! Paldies jums! Paldies jums!